Labvakar! Vakar es klausījos brīnišķīgi cilvēku vārdos runāja Juris Rubens. Par to, ka šis ir laiks, kad vecam negribas iet projām, bet jaunam ir jādod vieta. Un tas jaunais laikmets, tā jaunā domāšana, un arī tā krīze, kas ir mūsos vairāk, mūsu galvās, arī ir nepieciešama. Tāpat kā nepieciešams ir grūtības. Jo kas gan no cilvēka paliktu, ja nebūtu šo grūtību? Nu jā, vai tad tā patīk tur tā virspusē gulēt tai mēslu pikai, tai tauku pikai? To vienkārši sagāžās trauciņš un noskalo nost. Nu, es domāju, ka mēs esam no tiem, kas kārpās. Un ir vieglāk dzīvot tad, ja tu otrā cilvēkā spēj ieskatīties un paskatīties no malas arī uz sevi, un varbūt tas otrs nemaz tev nevēl ļaunu un nav tik briesmīgs, kā tu esi iedomājies, kaut brīžiem tā ir tava personīgā mamma. Padomā, kā tu otra cilvēku vietā domāt, runāt šai pašā situācijā. Tā ir vieglāk. Un tad nav jāstreso, tad nav jābaidās, jo paskatieties uz to visu no malas. Jo ar savām dusmām jūs ļaunumam dod spēku, nevajag viņu barot. Pietiek. Un tad, kad šeit pie manis nāk jauni cilvēki un viņi mācās nestresot, viņos rodās daudz vairāk spēku un viņiem ir daudz labāka veselība. Taisni tāpēc, kad viņi nestreso, bet viņi sapņo, viņi domā, viņi vizualizē savus sapņus, un viņi to sapņus noteikti piepildīs. Nevajag stresot, lai ļoti grūts pavasaris, viņš nāk ļoti lēni. Ir smagi ar veselībām, ar veci cilvēki, kuriem ir ārkārtīgi grūti, un arī tas ir jāpieņem, kad ir laiks viņiem aiziet, un tur arī mēs neko nevaram mainīt. Bet šie bērniņi, kas ir tagad, nu, neļaujiet viņiem stresot jums līdzi, jo bērns saprot daudz vairāk nekā pieaugušie šobrīd. Viņi nāk mūs mācīt, jo šodien es runāju ar skolotājiem. Un ir tā, ka tas bērns ir gudrāks par tiem saviem vecākiem. Un viņš tiešām to saprot. Un paldies Dievam, tas nav tā kā manā bērnībā, kad bērnam teica, ko tu zini, es savā istabā aiztaisi. Ticiet. Jo ar bērnu muti runā patiesību, un tas ir tāds ļoti sens teiciens. Un pārstāsim melot un izlikties, ja mums kas nepatīk, un nav ko burkšķēt. Un ir lietas, kuras tūlīt notiks paši no sevis, un mēs to redzam, jo ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē ir viena daļa cilvēku, kuriem ir vara un nauda, bet kur šodien vairs nejādz, neko runā un neko dara. Droši vien tāpēc, ka viņu laiks ir beidzies. Bet ja mēs domāsim tikai par naudiņu, tad mums nebūs nekā. Ir svarīgi darīt savu darbu ar prieku. Un es tādā ziņā esmu ļoti laimīgs cilvēks, ka es visu mūžu esmu darījis tikai to, kas man patīk, un līdz ar to ar ļoti lielu prieku. Un mācieties arī jūs, arī nepatīkams darbus darīt ar prieku, un tad ir patīkami. Tikai lūdzu, nedusmojieties. Pavasars nāk lēnu, dusmas šobrīd liek daudziem slimot, saslimt, vēl joprojām nāk vīrusi. Mīliet sevi un nevis žēlojiet. Nežēlojiet arī citus, bet mīliet. Sakiet viens otriem pēc iespējas vairāk labus vārdus. Vai cik tu šodien labi izskaties? Vai kā tev piestāv šīs zaļās, zilās, sarkanās, vēlams drēbes un melnās noteikti nepiestāv. Tā nav tikai sēra krāsa. Melna krāsa ir tā, kas pievelk, viss netikums, diegus, putekļus, vai mums to vajag. Ir pienācis laiks zaļajai krāsai. Zaļai krāsai ir jāielies sirdī, tā ir arī krāsa terapija, un lūdzu, klausties, kā putniņi nāk mājās. Viņi nāk katru dienu, katru vakaru. Man ir tā laime, kad virs manām mājām ir putni ceļš, un es katru vakaru varu klausīties šeit ļoti, ļoti patīkamās trokšņos. Dabā ir šis spēks, šis miers un arī mīlestība, kas ir ārkārtīgi svarīgi šobrīd, kad ir sāk tecēt sulas, un ne tikai bērzos, bet arī mūsos. Tātad uzmanīgi, kad mainās mēnesi fāzes, netrakot, lēnām, bet ar prieku un ar ļoti lielu mīlestību.
Brīžiem mums uzvirmo šīs kaislības, tad jāsaka katram pašam miers, lēnām, jo ir pietiekoši daudz man zvana ar ļoti smagām slimībām, un tā ir cīņa, bet lielākā daļa šo cīņu var uzvarēt, ir jābūt lielam spēkam, ļoti lielai ticībai un mīlestībai. Nevajag par citiem runāt sliktu, arī par ārstiem ne, un par skolotājiem noteikti ne. Ja vajag ar kādu izrunāties, tad to vajag iet klāt un prasīt un runāt. Nekad nevajag runāt par to, par kuriem jums nav ne jēgas, tad jautājiet. Un kauns ir tikai melot un zakt, nevis prasīt to, ko es nezinu. Tas taču ir normāli. Un arī tad, kad ir 50 un vairāk gadi, ja es nezinu, tad es labāk pajautāju. Nevis izdomāju to, kas patiesībā nav. Rodas konflikts sadzīvē, darbā, un atkal rodas stress, un stress jūsos iznīcina visus tos vitamīnus, ko šobrīd jūs uzņemat. Lēnām. Pāris nedēļas tik tiešām tā lēnām, jo kamēr lapas saplauks, nevajag steigties. Uzņemiet šo zemes spēku. Šis spēks mums būs vajadzīgs, jo mēs šogad mācīsimies teikt ne. Un šis ne tiešām būs ne. Un tad mēs sāksim justies daudz labāk. Jo tas ir tas pirmais bauslis, kad mēs sākam mīlēt sevi. Arī savu zemi un savu valsti. Uz drīz redzēšanos!